Es vēlos sākt ar jautājumu. Ja jūs nomirtu šonakt, kāpēc Dievs jūs laistu debesīs? Es sveicinātu dārgā Cēsu Baptistu draudze. Mani sauc Ārēla. Esmu no Rīgas reformātu Pārdaugavas draudzes, un pēdējās 3 dienās mēs bijām ar citiem kristīgiem jauniešiem nometnē, tepat netālu, un vienu dienu mums bija seminārs par mūsu liecībām, ticības liecībām. Lai gan esmu viena jauniete, neviens cilvēks nav par mazu, lai lielais Dievs tajā darbotos, un tāpēc es ar prieku vēlos dalīt savā ticības liecībā ar jums. Tātad, kāpēc Dievs jūs, mani, mūs ielaistu debesīs? Lai atbildētu šo jautājumu, es sākušu no sākuma. Dievs man ir devis uzaugt kristīgā ģimenē. Es gāju svētdienas skolā, kopīgi mēs lasījām Bībeli, lūdzām Dievu, bet man vēl nebija ielikts stingrs pamats savai ticībai. Es domāju, ka klausoties tajā, ko man mācīja, man šķiet, es visam piekrītu. Un tad, kad es centos liecināt par Kristu citiem, man bija brīžiem šaubas par to, vai es tam tiešām ticu, bet es zināju, ka ir pareizi par to runāt. Ap 9. klasi es kļuvu ļoti nedroši par sevi, es sāku domāt tikai par savām problēmām, trūkumiem, un nesapratu, ka tas kļūst par tādu sevis žēlošanas elku. Patiesībā es nespēju atdot savu grēku Jēzum. Pamazām, ejot uz Bībeles studijām, sākot vairāk lūgt un lasīt Bībeli, un tiekoties ar nobriedušākiem kristiešiem, sāku pieņemt Dieva labo vēsti kā manu ticību, ne tikai to, kam tic mani vecāki. Šajā ceļā man palīdzēja māmas nopietnā saslimšana, kuras laikā es sāku cītīgāk lūgt Dievu un apzināties, ka viņam ir vara pār mūsu dzīvību. Vēl man ļoti palīdzēja draudzes sirsnība un pieņemšana, un arī man labākā draudzene, ar kuru mēs vienmēr varējām pārunāt dažādas šaubas un izaicinājumus mūsu ticībā, bet arī priekus. Pirms 1,5 gada man bija domāts iziet kursu, lai tiktu pieņemtu draudzē, bet cilvēcisku iemeslu dēļ tas mazliet iekavējās, un tāpēc man bija dots papildu laiks, lai domātu par savu ticību, kam tiešām es ticu, un ka es vēlos, lai tā ir mana ticība, ne tikai draudzes vai ģimenes. Un tas man deva lielu spēku un pārliecību, ka es vēlos šo ticību pieņemt. Šī gada martā es beidzot tiku pieņemta draudzē un arī kristīta. Kristības nerada ticību, bet tās to apliecina. Tik un tā, es domāju, ka pēdējo mēnešu laikā kopš kristībām Dievs manī ir visvairāk strādājis. Jo esmu sapratusi, ka Jēzus dēļ man viss ir piedots, un tas nav nekādā veidā no mani nopelna. Un arī ap šo laiku es pirmo reizi sāku pārdomāt šo jautājumu, ko es jums sākumā prasīju. Kādēļ Dievs mani vai mūs ielaistu debesīs? Es saslimu ar nopietnu slimību un vairākas nedēļas gāju gulēt naktī, jautājot, vai es maz pamodīšos no rīta. Man bija bail no nāves, es negribēju šķirties no šīs pasaules. Bet pamazām, caur lūkšanām un Bībeles lasīšanu, es jūtu, ka manī notiek spilgts apvērsums. Es, lasot Bībeli, redzēju, ka tā visa ir vērsta uz debesu valstību un to, ka caur Jēzus nāvi un ticību tam, ka viņš ir mani glābis, arī es varu būt debesīs. Daudzi dzirdot vārdu debesis iedomājas mākoņus, kur lidinās eņģeļi un kristieši, un tas viņiem šķiet garlaicīgi. Godīgi sakot, man arī, bet kad es biju mazāk, man arī šāds iespējas bija par debesīm. Bet slimošanas laikā Dievs man ir palīdzējis saprast, ka debesis patiesībā ir neaptverami daudz labāka vieta par šo, un ka es neko neesmu darījusi, lai nopelnītu tur būt. Jo vairāk es domāju par debesīm pēdējo mēnešu laikā, jo stiprāk ir kļuvusi mana ticība. Es kādreiz dzirdēju, kā kāds amerikāņu mācītājs stāstīja par kādu sievieti vārdā Florence Chadvika. Viņa bija tālpeldētāja. Kādā izaicinošā peldējumā pēkšņi pēc vairākām stundām ar peldēšanu uznāca migla un augsti viļņi. Viņa neko nevarēja redzēt, un viņai bija jāapstājas, jāpadodas. Kad viņa nokļuva krastā, viņa uzzināja, ka viņa bija viena jūdzi no krasta bijusi. Tik tuvu.
Pēc īsa laika viņa mēģināja šo peldējumu paveikt vēlreiz, un atkal uznāca migla, bet šoreiz viņa to paveica. Intervijās viņai prasīja, kā tu to izdarīji, kas mainījās? Un viņa teica, pirmajā reizē es domāju tikai par viļņiem un miglu, kas man bija visapkārt, bet otrajā es iedomājos krastu, un es peldēju līdz es to sasniedzu. Ar debesīm ir līdzīgi. Pieredzot dzīves grūtības, nogurumu, šaubas, mēs bieži varam nomaldīties no Dieva. Toties pēdējos mēnešos, kad Dievs man ir devis vairāk domāt par debesīm, es esmu aptvērusi tās brīnišķumu un Dieva žēlastību. Un šī stiprā cerība tiešām ir kalpojusi kā spēks un taisns ceļš, kā bāka, kas man ļauj izdzīvot dzīves grūtības un dzīvot tiešām dzīvā ticībā. Tā kā debesu valstība ir nepelnīta, es atzīstu, ka viss šajā dzīvē ir dāvana. Ne ēdiens, ne debesu skaistums, ne šī stunda, ne nākamais rīts mums nav pelnīti. Un tāpēc, caur Jēzus darbu, es varu darīt jebko Dieva dēļ, jo man nav ko zaudēt. Caur viņu es esmu visu ieguvusi. Lai gan manā dzīvē nevar noteikt konkrētu brīdi, kad Dievs mani glāba, es viņa darbu varu sevī spilgti redzēt. Un es vēlos viņu par to slavēt. Caur drošo cerību uz Jēzu, es zinu, ka arī tad, ja es nomirtu šajā naktī, man nebūtu jāraizējas, jo es zinātu, ka Jēzus dēļ man ir dotas debesis. Un viņa dēļ es varu turpināt dzīvot šo dienu, neatkarīgi no nākamās, viņa godam, viņa labajos darbos. Slava Dievam, ka mums ir šāda cerība uz debesu valstību. Paldies!